varbūt no personīgās pieredzes var pastāstīt kādi interesantākie atgadījumi, jo es domāju, cilvēki bieži nesatiek mācītājus. Nu, tur jau vairāk tie stāsti, viņi vienā cilvēkā tik ļoti nesakoncentrējās. Parasti ir tā, vienam ir noticis kaut kas viens un citam ir noticis kaut kas cits. Vispirms jau, ko vispār mācītājs dara? Nu, tā kā mēs atnākam uz baznīcas, mācītājs stāv altārī. Un tie smieklīgie notikumi, viņi ir smieklīgi tikai tad, ja cilvēks zina, kā ir jābūt. Bija jākristī vairāk bērni, tad es eju un pēc kārtēji viņus kristīju, un tad es prasu, kā tur sauc, un saku kaut kādu vārdu, neatceros kādu Māris, piemēram. Nu, es ņemu to bērnu kristīju, Māris, tev kristīju, un labi, es skatos, ka blakām tā krustmātnes, kāpēc tur tā spurģi. Izrādās, ka krustēvs ir pateicis nevis bērna vārdu, bet savu vārdu. Un tad es esmu nokristījis to bērnu krustēvu vārdā. Nu, atkristīt atpakaļ nav iespējams, nu tad tā bērns tika vēl vienu vārdu.